Atceramies, litosfēra ir Zemes virsma un dziļākās daļas, kur atrodas kalni, ielejas, smiltis un citi cietie materiāli. Litosfēra nodrošina stabilitāti un atbalstu visam, kas uz tās atrodas. Termins litosfēra ir cēlies no diviem grieķu vārdiem, kas nozīmē klinšu bumba. Litosfēra jeb Zemes garoza ir Zemes ārējais sacietējušais slānis, kas sniedzas līdz 200 km dziļumam. Tā sastāv no Zemes garozas un mantijas augšējās daļas. Zem litosfēras izvietojas astenosfēra un augšējā mantija ar daļēji izkusušiem iežiem un šķidru magmu, kas, izraujoties caur Zemes virsmu, rada vulkāna izvirdumus. Pašā Zemes centrā ir Zemes kodols, tā ārējā daļa ir šķidra, savukārt iekšējā daļa ir cieta, galvenokārt sastāvot no dzelzs un niķeļa. Zemes garozas, litosfēras uzbūve atspoguļojas attēlā, izpēti patstāvīgi, liec lietā iztēli, padomā, cik tur ir karsti un kāds milzīgs spiediens, kas ar tādu spēku pa vulkānu atverēm spiež ārā lavu un pelnus.